Saulis Čīns, Laumas Rukmans, Veikarsaune, Sēdži, ja? Šūpošanos, šūpuļu kāršana sāksim ar to. Bija putnu dzīšana ir, lai visu slikto no mājām aizītu projām. Tad ir olu vārīšana. Ja saplīst, tad tā ir slikta zīme. Ja nē, un tad ir ienācis jau vairāk laikam no vāciešiem tā olu krāsošana, ka zaķis nes, jā, un kristietība pareizāk sakot. Man liekas, ir ļoti daudz īstenībā. Pirmais ir lieldienās, ir iet mazgāt upē seju, lai būtu visu gadu skaists un balts. Es zinu, bet šodien saule nebija tā, bet, katrā gadījumā tāds ir viens no ticējumiem, ko es vēl zinu, jā. Kā sniegotās lieldienas? Es domāju, ļoti labi, jo sanāk tā, ka viņas ir sanāk pūkainas un balts, tāpat kā zaķim ļipa. Tā, ka zaķis paliek zaķis, no kuru galvu skatās, tas nav starpības. Galvenais, ka viņas lieldienās atnes olas. Ja vīrietis ēdīs daudz olas lieldienās, viņam vairāk sievietes kritīs apkārt. Kā skaitēja negulēti, pilnā guzeklu kainīš. Ja lieldienās sniegs, tas nozīmē, ka lieldienās būs slapas kājas. Lieldienās ir augstu jāšūpojās. Divi iemesli pēc. Pirmkārt, lai ode nekož. Ode nepaspēja iekost tajā laikā, kamēr tu šūpojies. Olas ir jāēd, lai būtu resni vēderi meitām un vēl dažas vietas, kuras es atkārtošu tikai tad, kad bērni nebūs. Bet to jau zaķi īsti nezina, to zina tikai cilvēki. Priecīgs lieldienas! Pagā, ko tu sapitrini to oliņu, lai var tos cilvēkiem utrēt? Nav jau izvēl. Cīnos cikos? Zināms, lieldienu ticējums ir tāds, ka jāšūpojās ir tāpēc, ka lai ode nekostu un nedrīkst odas sist līdz jāņiem, citādāk viņi vēl trakāk odīs. Bērni kādu zina? Lieldienu ticējums. Jāšūpojas augstu, lai ode nekostu. Bet tu citu kaut ko pasaki. Kaut ko citu. Lieldienu ticējums, ja tagad lieldienās snieg, tad būs ļoti silta vasara. Lai tā būtu. Priecīgs lieldienas. Jā, tā.